analizēt pasakas un noteikt aktuālu jautājumu. Un tas ir tas, kā jūs spējat risināt sarežģītus jautājumus. Ir kontakta ierocis. Ja, tad jūs pienācat cilvēkam klāt, no kuras puses atlidoja? Kas atlidoja? No kurienes? Viņš ir šaujamierocis, lielgabals, ložmetējs, kaut kas ar ruguni tāds, kas sprākst. Tiks pateikts ne tikai tam otrajam, bet visiem par visu uzreiz. Es tagad esmu vectēvs Bonifācijs ar dūri pa galdu. Un viss, jā. Un turklāt jūs pati pa sevīm jau esat Karolīna. Man ir vajadzīga atpūta, es to saprotu. Jā, ir žanri pasaku terapijā tieši. Tas ir tas, ar ko tu tā kā piepildi sevi un piepildi citus. Un kā tu domā, kas vajadzīgs tam rūķim? Kaut ko dziedina? Kā tev šķiet, kāda pasaka tev sanākusi? Un rakstam jaunas asociācijas.